Sveiciens visiem manā jaunajā video par Kurzemi. Turpinu savu ceļojumu pa Kurzemi. Šoreiz esmu iegriezies Kazdangā, Kazdangas muižas parkā, tāpēc, kad pirms tam bija izlasījis ceļvižos, ka šis parks ir ļoti interesants, unikāls, un te ir daudz ko redzēt. Kaut vai pats ezers, es nezinu, vai dīķis vai ezers, tad tur ir tāda koka laipu taka, kur ir ļoti interesanta, bet to visu jūs redzēsiet tālāk pašā video. Īsti te komentēt nav ko, pašam ir jāskatās un jāredz, kā viss izskatās. Nedaudz pārsteidz izvietotais grils, kas šeit stāv nolikts, bija arī iesmi nolikti. Tas bija ļoti stipri mani pārsteidzi, jo esmu ļoti daudz ceļojis pa Latviju, bet iesmus nekur neesmu redzējis. Un šī lūk ir tā dabas taka. Uzkāpu arī augšā un parādīšu arī jums, kā izskatījās no augšas. Īsti gan par torni to nosaukt nevar, bet tāds kā augšā pacēlums. Nedaudz mani apbēdināja fakts, kad aiz galvenā laukuma, kur bija tas grils, ejot tālāk nav nevienas norādes. Bet internetā bija rakstīts, ka obligāti jāapskata ir tāda grota, tāda kā nedaudz kāla. Un es viņu meklēju un izstaigāju tur daudzas staciņas, pat samaldījos, un to grota neko nevarēja atrast, un nebija nevienas norādes. Tas bija tas nedaudz sliktākais, kas tur varēja būt. Lūk, šī ir tā grota. Šeit uz šejien esot kādreiz barons nācis tēju dzert. Vai tā bija, vai tā nebija, nezinu, bet tā bija rakstīts kā leģenda. Jāpiezīmē, ka no galvenā laukuma līdz šejienei diezgan palielas gabaliņš bija, ko iet. Un tepat arī pie muižas parka ir atvērusies kafejnīca, cik sapratu diezgan sen jau, saucas Kazbārs, kur esot Latvijā vieni no garšīgākajiem kokteļiem. Kazbārs. Un iesaka visiem iebraukt, kas brauc pa Kurzemi, kas ceļo, iebraukt šajā kafejnīcā un izdzert kokteilīti. Arī mēs paņēmām uz diviem vienu kokteilīti, bezalkoholisko, Baroneses sapnis, ja nekļūdos nosaukumā. Lūk, te viņš ir redzams, bet, ja jāsaka godīgi, tad personīgi man viņš negāja pie sirds. Bet tā droši varētu būt gaumes lieta, citam garšo, citam negaršo, bet man viņš nekādu uzmanību nepiesaistīja. Jāsaka, ka turpat netālu atrodas Aizpute, un Aizpute atrodas viena kafejnīca, neminēšu nosaukumu, bet tur
personīgi man ir daudz garšīgāk liekas kokteļi. Un šeit ir tāda interesanta tolete, ir no ārpuses kā lauku tolete, iekšā kā pilsētas tolete, tas mani stipri pārsteidza. Tas arī man par Kazdangu viss. Ceru, ka satiksimies vēl kādā citā video. Lai jums jauka diena, vai jauks rīts vai vakars, atkarībā no tā, kad jūs skatāties šo video.